Vai mājās par tevi neviens neuztraucas? Viņas zina, kur es esmu. Slimnīcā? Mārbaļos. Nekas, ka palika pa nakti? Mēs taču dejojām. Mamma un vecmāma nekad par mani nedomā ļaunu. Saprotams, par tevi nē. Viņas nevienam nevēl ļaunu. Kā palīdzēt var taču tikai, ja grib labu. Un ja mēs nevarēsim palīdzēt, tad cilvēki pie mums nenāks, un no kā tad mēs ēdīsim? Tā? Es nesaprotu. Ko tas ārsts var tik ilgi tur ņemties? Nav taču nekas lausts. Ja tā būtu, tad ū būtu kliedz no sāpēm. Es zinu, kā tas ir. Jums kāja vai roka? Kā tas gadījās? Roka. Bet kā tas gadījās, tu vari pajautāt savai mātei, Enijai. Viņa bija klāt? Viņa gan neko nav stāstījusi. Ne, bet man jau mamma vispār maz runā. Vecmāma vairāk, un ja es gribu kaut ko zināt, tad es vienmēr vaicāju vecmammai. Es ceru, ka ar Ulu viss būs kārtībā. Kā viņš jūtas? No jaunam cilvēkam būs kādu laiku jāpaliek pie mums. Kāpēc? Nekas taču nav lausts. Smadzeņu satricinājums. Zinu, tas man arī ir bijis. Pacients neatcerās taisni to brīdi pirms traumas. Atmiņas zudums? Nu, tas tā parasti ir. Taču trauma nav tik liela, atmiņa atjaunosies, viss būs kārtībā. Tagad viņam vajadzīgs miers un medikamenti. Kundze, pēc 10 dienām, tā jau redzēsim. Nu, sliktākā gadījumā līdz pavasarim. Ak, Dievs. Viena dēla tikko pavadījusi fronti. Otram smadzeņu satricinājums. Nomierinieties, kundze. Viss būs kārtībā. Abi dēli atgriezīsies. Viens no frontes, otrs no slimnīcas. Ticiet man, spēcīgs organisms. Viss būs kārtībā. Vai jūs dzīvojat pilsētā vai laukos? Laukos. Vai es drīkst pie viņa iet? Nē, pat labi, nē. Pat labi, viņš ir aizmidzis, viņam vajadzīgs ir miers. Atbrauciet pēc pāris dienām, izrunāsieties, viss būs kārtībā. Neuztraucieties, viss būs labi. Ko es viņam drīkst atvest? Nu, ko jūs pati gribat un ko varat? Jo tagad mums ir slimnīcā tāds iztikas minimums. Uz ārstam arī jāatved kāds šrāvēts šķiņķa gabals. Viņam virtuvē arī droši vien iztiks minimums. Kad tikai Ulītis veseļotos un Edgars atgrieztos. Ja ar viņiem kas notiks, es to neizturēšu. Es arī ne. Omārs nošauts. Ko? Kāpēc? Viņš esot izbrāzies cauri pārbrauktos barjerai. Tas salauzis. Bijis tā sakropļots, ka kāds vācu karavīrs, kas dažreiz stacijā viņu nošāvis, lai nemokās. Kā Uvem. Līdz pavasarim būs labi. Es redzēju gan, bet ne jau man vajag, lai kļūtu vesels. Es vairs nevaru mūsējā droši vien skolā jau futbolu spēlē. Nu, un? Smadzeņu satricinājums tā nav joka lieta. Pavasars. Ārsts sacīja mammai, ka ja kārtīgi neizguļ, varot pat nomirt. Viņš tikai baida. Cik tad ilgi es tā varu gulēt un blēst griestos?
priecājies, ka ārbuļu zeme atkal mūsu? Ka vācieši atdeva atpakaļ to, ko Krievi atņēma? Ak, kāds prieks. Zeme mūsu latviešu. Taču ne mēs tās ņēmēji, ne atpakaļdevēji. Svešas varas nolemj. Zemes daudz. Lopi izputināt. Tūlīt jāra, jāsēj. Ar vienu zirgu nepietiek. Tu pārāk daudz prāto un žēlo. Salni vajag likt arklā, ja ne tikai danco un dīžājas. It kā tu nezinātu, ka ar neiebraukt dzirdu nav nekāda strādāšana. Lai šovasar vēl padanco, papļauju. Lēnām pieradināšu pie iejūga, ziemā sniega ceļus izbrauksim. Nākam pavasar, likšu arklā. Nu, tad jādomā, kas cits. Jālūko nopirkt. Liepam pajautāšu. Viņš pa visu pagastu zina, kas ko pārdod. Labi, tu guli. Es neiešu. Liepam nevajag. Nērti. Bet nu paliec. Ja ne, jūs visi ieskrienat un prom, nu. Man te gadu laiku vai jānomirst. Žēl, ka tā gadījās. Jā. Omārs bija labs zirgs. Ērzelis. Nevis kaut kāds tur rūnītas zirgs. Vajadzēja man toreiz Edgaru vest. Es Omāru dabu labāk zināju nekā tu. Lēnīgs un paklausīgs, kad dara labu. Diez vai viņš tā būtu sācis strakot, pat ieraugot lapsu vai zeķi. Piedod, bet man tev jāsaka, ka man žēl, ka ar grožu galu sit. Nevis Edgaram, bet zirgam. Sit Omāram? Piedod, bračiņ, bet es nevaru izturēt, ka Edgars ar mirgu man aiz muguras. Beidz! Pie tevis jau viņi arī vairs nenāk spēlēt. Es jau sen sapratu, ka ne jau manas dēļ viņš šurp nāk, bet gan lai satiktu tevi. Edgaru tu gribēji sacīt. Nē. Tevi? Edgars jau sen bija aizbraucis uz Rīgu. Tevi? Kad Mirga uzzināja, ka tu ar Elgu. Es nezinu, kas viņai uznāca, kad Edgars atbrauc. Bet Edgars ir aizstiedzies tev priekšā. Un tev ar to ir jāsamierinās. Es nesaprotu, tev jau ir labāk. Sliktāk. Nu, kā tad ir? Stādīsim tabaku vai nestādīsim?
Nebūtu slikti dabūt prēmijās cukuru, naglas un jauns izskapts. Jā, nebūtu jau gan slikti. Mans tēvs kādreiz stādīja mahorku savām vajadzībām. Priekš saviem vīriešiem varētu iestādīt, Dievs palīdz. Tu kā tu pielavījies. Nestādīsim viss. Mani maz dēli nepīpē un negribu, ka to darītu. Kā Edgars pīpē, es ziemā redzēju pats, bet viņš jau tikai tās smalkās lietas, tos papirus. Nu, kalpam derētu arī mahorka. Ko tu runā? Kur mums kalps? Kā? Lūk, stāv jūs priekšā. Varbūt kāds darbs atradīsies. Nu, es skatos, tev Jānis viens pats plēšas. Tu atnāc pieteikties par kalpu. Nu, jā, nu, ko lai dara? Zemes man vairs nav. Nekad jau arī tev nav bijis. Paķēri manas labākos lauks, nu ko bagāts tiki. Nu, viena gada laikā. Jā, taisni tā. Pirmais gads ir tas labākais. Vecais mēslojums. Tavas govis jau, cik jau viena. Tā viena gotiņa nespēja pietaisīt, lai apmēslot 10 hektārus. Nu, Pēc tam raža kristos. Varbūt nerunāsim par to, kas ir bijis. Jānim tiešām uz lauka vienam grūti. Nu, labi. Nāc pie darba kaut rīt. Kad tik tie tur augšā ļautu. Ko raksta avīzē? Tīdieris jaunais vācu tanks. Savā ceļā lauzot priedz kā sērkociņas. Meta resu nozolu, nokrakšķot vienu un garzēm. Ei, meta resu nozolu? Nu, kāpēc tad viņam ar ozolim jākaro? Lai karo ar Krieviju? Vai tad tu Krievus atpakaļ negaidi? Dabūsi atkal zēni. Nu, es zinu, es slikti darīju, man nevajadzēja ņemt, bet kad tu cilvēks visu mūžu esi āris un sējis, un pēkšņi te pasaka, ka tā zeme var būt tava. Nu tad līdz rītam. Bet par algu? Nu, ne jau reiksmarkās. Gan jau sarunāsim. Nu, kas vai tad tu neesi bijis apmierināts? Var jau arī papīros. Nu, jā, nu tagad ir laika tādi, varbūt tomēr labāk būtu tā kā uz papīra. Un varbūt Dziedra arī varētu pie kādiem... Aha. Un tad paziņos, ka nevar smagu celt. Nē, nu, tam jau ir pa vecu. Mums pietiks ar 2 bērniem. Nu, tad visu labu. Labu. Visu labiņu. Labiņu. Varbūt tiešām Dziedru vajadzētu ņemt pie darbiem. Bet nē. Jānīts saprecēsies, gan mēs pa visiem tiksim galā. Kā vai tu ko esi manījusi? Es ne. Pagaidām nē, viņš taču no mājas ārā neiet. Jā, motocikls viņa, bet braukt viņš nebrauc. Te Ūve drillē, te Edgars. Paldies Dievam, ka nav tā benzīna. Tad nebrauc neviens. Mana mīļā meitene. Tev arī apmācības beigušās. Nezinu, kādas būs manas nākamās mājas, ko. Viņš drīz būs Nārbuļos. Iedomājies. Atbrauks? Tu noklausījies? Tu jau visai pasaulē izstāstīji. Es gan domāju, ka tik drīz neatbrauks. Cik tad sen kā nodevu leģionāru zvērestu?
Vispirms viņas kārtīgi pamērcēs asinīs un tad palaidīs mājās atvaļinājumā. Mam, tu neko nesaproti. Tieši tāpēc pirms sūtīšanas uz fronti. Frontes pasts iet pēc sētas zedeņiem. Kamēr atnāks vēstuli, tikmēr daudz kas var mainīties. Kā tu to zini? Tev taču neviens neraksta. Mam, kāpēc tev neviens neraksta? Tu neesi veca, tu esi smuka, vēl smukāka par mani. Kāpēc tev ir melni mati, bet man nav? Tev ir manas acis, bet mati no tēva. Cik reiz tev tas jāsaka? Un saki vēl, cik dīvaini, ka mēs esam salikti no diviem cilvēkiem. Nav dīvaini, tā jābūt. Mamma, vecā māte saka, ka es esot līdzīgi tēvam. Man būšot viegls mūžs, ne tā kā tev. Mamma, kāpēc tu nekad negribi par viņu runāt? Sveiki, Ieviņ. Sveiki. Sveiki, drusku saimniece. Pastā bija? Jā, bija. Es tak saņēmu vēstuli no Valdiņa. Nu, tā jau mēs gaidām tā kā tāds brūtis. Kas tev būtu domājis, ka pienāks laiks, ka es tā varēšu priecāties par vienkārši papīra gabaliņu? Ja nu būs. Jā, žēl Zarānu Almas. Viņa saņēmusi ziņu par Gastonu. Kritis. Svētdien izsludināts piemiņas brīdis ar karogiem, ar ziediem. Ko tas dos? Nu kā, nu tomēr Almai vieglāk, ka kāds pabēdājas līdzi. Tāpēc jau bērns arī rīko. Citādi, it kā dēls būtu gaisā izkūpējis. Uzredz. Nu, uzredz. Labdien! Labdien! Drusku saimnieci satiku. Viņai vēstuli, vai man arī iepriecinās skaidrīt? Ir. Ai, paldies Dievam. Tā, bet vispirms man paraksties te apkārtrakstā. Kas tad nu? Par to, ka es esmu tev paziņojusi. Svētdien 2:00 ir piemiņas brīdis par godu kritušajiem leģionāriem. Zinu. Zarānu Gastons. Drusku saimnieci sacīja. Jā, karavīra māte tiek īpaši aicināts. Lai apraudātu, nē, es neiešu, es negribu pirms laika žēlināties. Bet mātes dēļ, nu taču vieglāk, ka kāds ar tevi paraud. Halo? Nē. Nav. Nu, gan jau būs, jā, vislab. Vai hodziņ jau 3. nedēļu zvani. Paraksties. Vai nu rīkotāji tā būs domājuši? Cels rokas augšā un klieks hell. Nu, ko tu, nu kāda vara tā ir jārunā? Kur vēstulīte? Tā, pagaidi, tu sīposies tādī? Jā, nāk jau augšā. Es jau gan tikai sestdienu. Man vīra māte ātrāk neļaus stādīt. Jā. Vīra māte ir jāklausa. Bet tev jau arī tā lēma. Visu mūžu jau nevar zem savas mātes spārna. Ja negrib vecmētās palikt. Bet vai tad es kaut ko sliktu par savu vīru māti? Es taču neko. Un šito tu iedod Mirgai. Dardeģos garām ejot. Brīnums, ne? Ka ierakumos tik daudz laika rakstīt. Uz redzēšanos.
Nu, ko tu dari? Vai, kāda bieza vēstule. Pirmīt, ko tu man lasīji, bija tāda viena lapiņa. Kāpēc tu to man nelasīji, vai tad tā ar no viņa, ko? Nu, ja? No viņa. Kāda noslēpumi? Tā nav mums. Kā? Mirgai. Redz kādas biezas raksta. Un tu plēsi vaļā svešas vēstules? Kāpēc svešas? Man paša dēla rakstīts. Bet ne tev! Ar kādām tiesībām tu lasi to, ko viņš meitenei raksta? Fui, tas saka, ir tāpat kā aiz durvīm noklausīt. Man kam ir tiesības? No. Nu, nav jau tiesības. Zināt gribējās. Ko viņš var rakstīt tam skuķim tik gari? Patiesībā tur ir daudz kas tāds, kas attiecās uz mums. Viņš skumst pēc mājām. Bijis laimīgs šeit. Tas jau bija arī mūsu vēsture, ne jau tāpēc ejam tu plēsi vaļā. Mīlestība apzvēr. Un es muļķi baiļojos par Jānu. Tāpēc jau tik sērīgi tagad spēlē vakaros, ka šī vairs nenāk. Protams, Edgars ir izskatīgs, skolots, izglītots. Es tikai nesaprotu, kur viņam ir tā galva. Pilsētā ir tik daudz skaists, izglītots meitenes, gudrs. Kas viņam var būt kopīgs ar šitādu? Tukša pļāpāšana vairāk nekas tāpat kā šajā vēstulē. Tev tā liekas tāpēc, ka tā nav domāta tev. Nesmuki! Nesmuki! Ne jau es esmu vainīga, bet Enī. Pati nārbuļos par saimnieci netika, tagad grib piegrozīt meitu. Edgars nekad te nebūs saimnieks. Nu, Edgars varbūt ir tikai iegansts, lai Jānis būtu greizsirdīgs. Ko nu sarunāji? Jānis ņemtu viņu kaut tūlīt, tikai ja būtu šī ar mieru. Bez manas piekrišanas. Nu, ej. Jaunie vairs nav tādi kā manā laikā un arī ne tādi kā tavā. Un ko līdz aizliegt? Mīlestība tā ir kā bakas. To vēstuli Tu vari paņemt un izlasīt, ja tu vēlies. tu aizlīmē. Un liec aizvest. Pamanīs. Kara laikā visādi ar pastu var gadīties. Mirga. Ko tu te dari, ko tev vajag? Un ko tad tu? Uguns, kur dedzeni? Es. Papīrs sadeg. Sadeg zāle un koks. Bet kas cilvēks sirdī, to ar kādu uguni neizadzinās, Ieva. Kāpēc tu man meitu piesauci? Viņa nenāk šurp naktīs. Arī neaicināt, nē. Tavu dēlu aicina viņu biežāk nekā viņa nāk. Vai tu baidies no viņas tāpat kā no manis? Es nebaidos. Ne no tevis, ne no tavas meitas. Tikai liec mūs mierā. Mans naids sen ir rims, Ieva. Kāpēc tu ar savējo netiec galā? Kāpēc tu gribi meitenei nodarīt sāpes? Tu ceri viņas izšķirt, bet Edgars uzrakstīs citu vēstuli.
Nu. Vēstule. Labrīta nav? Labrīt. Rīts būs labs, ja būs vēstules. Smukajai meitai par daudz sagribējies vēstuļu saņemt. Pirms dažām dienām jau biju. Jau paņēma savu un tavēju arī paņēma. Sacījās atdot. Ko es neko neesmu saņēmusi? Tad jau nebūs nārbuļu saimniecei iepatikusies kaut smuki diezgan. Ja mans dāvs nebūtu precējies, es tevi ņemtu. Jā. Bet kas par vēlu, tas par skādi. Nu jā. Paldies. Nu, Mērlā, kosti. Ieva. Izšķirstīsim. Skaties. Nu, ir. Nu, pagaidi. Re, tas ir ģenerālis Vangerskis. Jā, ar legionāriem. Jāgavas slimnīca. Nu. Tā. Nu, nav Edgara. Nu, labi. Nu, jā. Bet te jau gan tikai daži pieminēti. Slimnīca jau ir pilna. Aizvakar saņēmām vēstuli, tad jau. Vai dienī, bet karā pat viena diena ir daudz. Tu tā runā, it kā būtu 10 karus. Šis ir otrais. Tev taisnība. Dažās dienās jau Edgars līdz Jelgavai nevar nokļūt. Es nesaprotu. Kāpēc tie puiši grib tikai ātrāk nokļūt atpakaļ uz fronti? Re. Nu? Ladogas ezera dienvidos atvairīt lielu jaunu uzbrukumu, sašaut 150 tanki. Pirms dažām dienām sašaut 500 un cik tur. Ķita vai nazīt, krieviem laikam tie tanki jau kā kartupeļi. Citādi jau sen būtu sakaut un padotos. Bet friču uz priekšu netiek. Ko tu uz priekšu? Kā no Volgas atpakaļ un atpakaļ? Un krievu šo pusi. Fomam laikam būs bijusi taisnība. Ka ņaks, ta ņaks. Un neko nebūs darīt. Kas būs ar Edgaru? Kā viņš tiks projām no Vācu frontes? Dezertēs? Labāk, lai viņš to nedara. Dezertieris visus nošaus bez vārdu runas. Pārbēdzējus jau var neviens neglaudīs. To tu atstāji manā ziņā. Es paslēpšu viņu tā, ka suns neatradīs. Un cik ilgi viņš tai slēptuvē tupēs? Līdz pastardienai? Kā viņš tiks atpakaļ? Hitlers kapitulēs. Ne mūžam. Es neticu, ka Krievs tiks līdz Berlīnei. Nu, ja nu varbūt līdz šeienei. Eiropā, Anglija un amerikāņi viņu neielaidīs. Kas notiks ar tiem, kas karojuši Vācu pusē? Nu, labi. Nu, ko mēs te spriežam par lietām, kuras nav izspriežamas? Nāks laiks, nāks padoms. Ja tas viss būtu tik vienkārši. Jā. Šovakar jānosedz gurķi. Nu, jā. Soli salnu. Gurķi, Hitlers, Edgars. Vēstules nebija. Kā tu zini? Tev deguns velkas pa zemi. Tā zinu. Mamma, kāpēc man Edgars vairs neraksta vēstules? Ko? Kāpēc? Tu taču redzi daudz apslēpta lietu, un tagad tu pēkšņi nezini atbildi. Mirga, es redzu, bet es gribu zināt, vai tu pati saproti. Vienīgi, ja nu, es nezinu, es baidos. Man neviens nav rakstījis tādas vēstules un saucis mani par savu meiteni. Tu domā, ka ir labi kādam piederēt? Es nezinu. Varbūt. Pagaidi.
Tas taču ir Edgara rokraksts. Tā ir mana vēstule. Man tu viņu sadedzināji. Es nē. Ieva. Tur tavs vēstules paliek. Pelnos. Es nezinu, mamma ienīstu to Ievu. Nārbuļu saimnieces mūs negrib. Bet Ievai nav pāri saviem dēliem tādas varas, kāda bija vecajai saimniecei. Netur naidu uz Ievu. Atceries. Naidam nav papēžu. Un, kad tas tiek pār slieksni, ārā vairs netiek. Ejam mājās. Ejam. Nu. Nāc. Nu. Edgar! Nāk. Ko tu teici? Nē, neko. Tu esi paņēmis Edgara motociklu? Tas nemaz nav Edgara. Nav arī manējais, tas ir Jāņa, bet viņš ar viņu nebrauc. Ko tu tik pikta? Aizbraucam izmest kādu līkumu. Ar kazām? Nē, ar moci. Neizliecies, es zinu, ka tev patīk. Labi. Līdz pastam. Bet ātri. Tā, lai vējš plīvo grausī. Kā gan citādi. Es paņemšu kurpes. Nosali? Nē, nemaz. Tas ir forši. Kā čalis. Ak tā un tikai? Ko tad vēl? Nē, neko. Labdien! Labdien! Vai Mirgai Kalnveiders ir kāda vēstule? Ak, tad tu esi tā, kam tas smalkais nārpuļakars rakstās daudzās vēstules. Nu, nemaz jau tik daudz nav. Katru otro trešo dienu, vai ne pietiek? Neviena meitene pagastā tik daudz nesaņem. Nu, jau ilgāku laiku nav bijušas nevienas. Tev arī vēstuli. Un māte arī. Tad jau laikam frontē pamieris noslēgts, ka Edgaram atliek tik daudz laika rakstīšanai. Pat mazo brāli aplaimojis. Pirmoreiz mūžā. Priecājies, kamēr raksts tikmēr ir labi.
Visu labu! Visu labu! Paldies! Pagaidi! Man patiesībā ir kāda doma, priekšlikums. Man daži pazīstami puiši dodas uz leģionu un par godu viņiem rīko ballīti. Tur būšu ar pa teātris. Ko saki? Aiziesim? Mēs šovasar vēl nekur neesam bijuši kopā. Mēs nekad nekur neesam bijuši kopā, Uve. Bet tev, Edgar, kāpēc gan mēs nevarētu? Nē, tagad vairs nē. Es nebraukšu. Varbūt tomēr pārdomās. Es jau esmu par to domājusi. Un kas tad būs ar vēstulēm? Gaidīsi, ka atkal Ziediņtēvs atved. Viņš tev labāk patīk. Nē, nu labi, jā. Ja tev sanāk pa ceļam. Bet par baltu padomā. Es atbraukšu. Irgiņ, atnāc man līdz zālīties. Man muguru sāp, bet rīt pilnmēnes jau iesudumā. Labi, vecmāmiņa. Es tikai vēstuli izlasīšu. Es tūlīt. Labi, labi. Vēstule. Nu, re. Vai. Nu. Nu, lasu. Labvakar, māte. Jā. Nu. Mīļi sveicieni vecmāmai un Jānim. Bet šī vēstule būs domāta tieši tev. Lasi, nu tak nekādi noslēpumi tur nevar būt. Ko? Kopš kur laiku tu slēp un dedzini svešas vēstules? Uvi, ko tu runā? Edgars raksta. Viņš negribot, ka tu saņem pastu, jo tu neatdodot visas vēstules Mirgai. Ak, viņa sudzējusies. Neuzvēl visu vainu Mirgai. Es neesmu pelnījis tāds pārmetums. Un no kā? No pašas dēliem, kas aizstāv svešas kuķi vairāk nekā miesīgu māti? Par ko tad tev šoreiz aizstāvē? Vai te tu nededzini? Man mātei piedraudēt, ka viņš nerakstīšot vairāk ne rindiņas. Ja Mirga nesaņemšot kaut vienu vēstuli, viņš tās numurēšot. Ko tad man darīt? Varbūt iet man viņai pajautāt, vai viņa visas ir saņēmusi? Tagad ir karu laiks un viss kaut kas var notikt. Nepārspīlē, tu pati zini, ka neesi pareizi rīkojusies. Ne jau aiz ļauni es tā daru. Bet tāpēc, ka es jūs mīlu un es jūs gribu pasargāt no nelaimes. Neesam nekādi mazie, paši zinām, kā sargāt. Nekā jūs nezināt. Pagaidi. Te tās ir. Es tās aiznesīšu Mirgai. Tev tur nav jāmaisās, dēls. Pati slēpu, pati atdošu. Tev nebūs nērti? Būs. Bet es viņai slikti negribēju. Kāpēc tad? Uvīt. Viņai ir tik liela vara pār jums. Bīsties dēls no viņas. Toreiz tālāk. Viņa tikai spēlējas ar jums pa kārtai. Tad ar Jāni, Edgaru. Vismaz tu neiekrīt. Kā māte?
Kaka. Labdien! Labdien! Es vairs nezinu, vai rīkojos pareizi. Bet es negribēju pazaudēt dēlu. Šie vēstules, kuras es negribēju, lai tu saņem. Jūs tās nesadedzinājāt? Vienu. Aizrakst Edgaram, ka es tev tās atdevu, lai viņš nedomā. Lūdzu. Lūdzu, aizraksti. Labi, es to izdarīšu. Kaut man dēli nekad tev nebūtu redzējuši. Pie apmēram 3 beigās. Kuras ir īstās? Velns atkal neizdevās. Kur velns, kas neizdevās? Pagaid, video. Ha? Mirksaltums. Lākums tas teikt. Ne tikai dejot gribētās arī. Uve nomierinies. Nu, pa maziņam. Tu nevari, tev jāpičojas. Ar moti. Var arī ar moti. Tu viņu pa velti vizini. Par velti? Neāksties. Nefleitē. Man gan neviens skuķis garām neaiziet. Jā. Nu ko, izdancojies? Jā. Bija aplauns dēļ. Vācietis atņēma. Pa purnu? Pa purnu vāciešiem? Protams. Lai viņi negrābstās gar mūsu meičām! Un šīs ar labās, vai ne? Zobi vaļā, Michtferstein un smaida. Vispār, ko viņš šeit meklē? Ko viņš šeit meklē? Kāpēc nav frontē? Mūs iesauc, vai ne? Mūs sūtīs ugunī. Viņi tā vienkārši šeit aizmugurē ballēsies. Nē, Daiņa, tu neatceries.
Viņi ieradās, lai tevi pagodinātu, lai mani pagodinātu, lai Uvi pagodinātu. Nu, kur ir puiši, kas iesaukti leģionā? Nu? Mēs sitīsim tos utainos ar vien. Pēc tam to zili pelēkos ar vien. Mēs sitīsim tos utainos, pēc tam to zili pelēkos ar vien. Tas nebija īstais. Nu? Mirga, tu uz kuriem? Es iešu mājās. Es tev gaidīju. Es aizvedīšu. Un šodien bija piekrišana? Nē, nevajag. Es iešu vien pat. 7 kilometrus naktī? Tev ir kāds cits, kas tev vedīs? Nē, pati savām kājām. Es tev atvedu un es tev aizvedīšu. Atved gan, bet pats. Pa kaktiem. Cerams, ka vismaz dzēris neesi, bet ko gan citu var pa stūriem darīt. Ar tādu vajag es varēju ar tev dejot? Kas tev to nodarīja? Fričiem aprunājāmies. Tad jau es tev varēšu atkal ārstēt. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūža slauka, nevarējus saslaucīt. Vēslota mūža slauka, nevarējus saslaucīt. Vēslota mūža slauka,
Vai mājās par tevi neviens neuztraucas? Viņas zina, kur es esmu. Slimnīcā? Nārbuļos. Nekas, ka palika pa nakti? Mēs taču dejojām. Mamma un vecmāma nekad par mani nedomā ļaunu. Saprotams, par tevi nē. Viņas nevienam nevēl ļaunu. Kā palīdzēt var taču tikai, ja grib labu. Un ja mēs nevarēsim palīdzēt, tad cilvēki pie mums nenāks, un no kā tad mēs ēdīsim? Tā? Es nesaprotu. Ko tas ārsts var tik ilgi tur ņemties? Nav taču nekas lausts. Ja tā būtu, tad Ulu būtu kliedis no sāpēm. Es zinu, kā tas ir. Jums kāja vai roka? Kā tas gadījās? Roka. Bet kā tas gadījās, tu vari pajautāt savai mātei, Enijai. Viņa bija klāt? Viņa gan neko nav stāstījusi. Ne, bet man jau mamma vispār maz runā. Vecmāma vairāk, un ja es gribu kaut ko zināt, tad es vienmēr vaicāju vecmammai. Es ceru, ka ar Ulu viss būs kārtībā. Kā viņš jūtas? No jaunam cilvēkam būs kādu laiku jāpaliek pie mums. Kāpēc? Nekas taču nav lausts. Smadzeņu satricinājums. Zinu, tas man arī ir bijis. Pacients neatcerās taisni to brīdi pirms traumas. Atmiņas zudums? Nu, tas tā parasti ir. Taču trauma nav tik liela, atmiņa atjaunosies, viss būs kārtībā. Tagad viņam vajadzīgs miers un medikamenti. Kundze, pēc 10 dienām, tā jau redzēsim. Nu, sliktākā gadījumā līdz pavasarim. Ak, Dievs. Vienu dēlu tikko pavadīju uz fronti. Otram smadzeņu satricinājums. Nomierinieties, kundze. Viss būs kārtībā. Abi dēli atgriezīsies. Viens no frontes, otrs no slimnīcas. Ticiet man, spēcīgs organisms. Viss būs kārtībā. Vai jūs dzīvojat pilsētā vai laukos? Laukos. Vai es drīkst pie viņa iet? Nē, pat labi, nē. Pat labi viņš ir aizmidzis, viņam vajadzīgs ir miers. Atbrauciet pēc pāris dienām, izrunāsieties, viss būs kārtībā. Neuztraucieties, viss būs labi. Ko es viņam drīkst atvest? Nu, ko jūs pati gribat un ko varat? Jo tagad mums ir slimnīcā tāds iztikas minimums. Uz ārstam arī jāatved kāds šāvēts šķiņķa gabals. Viņam virtuvē arī droši vien iztiks minimums. Kad tikai Ulītis veseļotos un Edgars atgrieztos. Ja ar viņiem kas notiks, es to neizturēšu. Es arī ne. Omārs nošauts. Ko? Kāpēc? Viņš sūt izbrāzies cauri pārbrauktos barjerai. Tas salauzis. Bijis tā sakropļots, ka kāds vācu karavīrs, kas dažreiz stacijā viņu nošāvis, lai nemokās. Kā Uvem. Līdz pavasarim būs labi. Es redzēju gan, bet ne jau man vajag, lai kļūtu vesels. Es vairs nevaru. Mūsējie droši vien skolā jau futbolu spēlē. Nu, un? Smadzeņu satricinājums tā nav joka lieta. Pavasaris. Ārsts sacīja mammai, ka ja kārtīgi neizguļ, varot pat nomirt. Viņš tikai baida. Cik tad ilgi es tā varu gulēt un blēst griestos?
priecājies, ka Nārbuļu zeme atkal mūsu? Ka vācieši atdeva atpakaļ to, ko Krievi atņēma? Kāds prieks? Zeme mūsu latviešu. Taču nemiestās. Ņēmēji, ne atpakaļdevēji. Svešas varas nolemj. Zemes daudz. Lopi izputināt. Tūlīt jāra, jāsēj. Ar vienu zirgu nepietiek. Tu pārāk daudz prāto un žēlo. Salni vajag likt arklā, ja ne tikai danco un dīžājas. It kā tu nezinātu, ka ar neiebraukt dzirdu nav nekāda strādāšana. Lai šovasar vēl padanco, papļāvu. Lēnām pieradināšu pie iejūga, ziemā sniega ceļus izbrauksim. Nākam pavasar, likšu arklā. Nu tad jādomā, kas cits. Jālūk, ko nopirkt. Liepam pajautāšu. Viņš pa visu pagastu zina, kas ko pārdod. Labi, tu guli. Es neiešu. Liepam nevajag. Nērti. Bet nu paliec. Ja ne, jūs visi ieskrienat un prom, nu. Man te es gadu laiku vai jānomirst. Žēl, ka tā gadījās. Jā. Omārs bija labs zirgs. Ērzelis. Nevis kaut kāds tur rūnītas zirgs. Vajadzēja man toreiz Edgaru vest. Es Omāru dabu labāk zināju nekā tu. Lēnīgs un paklausīgs, kad dara labu. Diez vai viņš tā būtu sācis strakot, pat ieraugot lapsu vai zeķi. Piedod, bet man tev jāsaka, ka man žēl, ka ar grožu galu sit. Nevis Edgaram, bet zirgam. Sit Omāram? Piedod, bračiņ, bet es nevaru izturēt, ka Edgars ar Mirgu man aiz muguras. Beidz! Pie tevis jau viņi arī vairs nenāk spēlēt. Es jau sen sapratu, ka ne jau manas dēļ viņš šurp nāk, bet gan lai satiktu tevi. Edgaru tu gribēji sacīt? Nē. Tevi? Edgars jau sen bija aizbraucis uz Rīgu. Tevi? Kad Mirga uzzināja, ka tu ar Elgu. Es nezinu, kas viņai uznāca, kad Edgars atbrauc. Bet Edgars ir aizstiedzies tev priekšā. Un tev ar to ir jāsamierinās. Es nesaprotu, tev jau ir labāk. Sliktāk. Nu, kā tad ir? Stādīsim tabaku vai nestādīsim?
Nebūtu slikti dabūt prēmijās cukuru, naglas un jauns izskapts. Jā, nebūtu jau gan slikti. Mans tēvs kādreiz stādīja mahorku savām vajadzībām. Priekš saviem vīriešiem varētu iestādīt, Dievs palīdz. Tu kā tu pielavījies. Nestādīsim viss. Mani mazdēli nepīpē un negribu, ka to darītu. Kā Edgars pīpējis, es ziemā redzēju pats, bet viņš jau tikai tās smalkās lietas, tos papirus. Nu, kalpam derētu arī mahorka. Ko tu runā? Kur mums kalps? Kā? Lūk, stāv jūs priekšā. Varbūt kāds darbs atradīsies. Nu, es skatos, tev Jānis viens pats plēšas. Tu atnāc pieteikties par kalpu. Nu, jā, nu, ko lai dara? Zemes man vairs nav. Nekad jau arī tev nav bijis. Paķēri manas labākos lauks, nu ko bagāts tiki. Nu, viena gada laikā, Katrīna. Jā, taisni tā. Pirmais gads ir tas labākais, vecais mēslojums. Tavas govis jau, cik jau viena. Tā viena gotiņa nespēja pietaisīt, lai apmēslot 10 hektārus. Nu, Pēc tam ražu kristos. Varbūt nerunāsim par to, kas ir bijis. Jānim tiešām uz lauka vienam grūti. Nu, labi. Nāc pie darba kaut rīt. Kad tik tie tur augšā ļautu. Ko raksta avīzē? Tīģeris jaunais vācu tanks. Savā ceļā laužot priedzi kā sērkociņas. Meta resu nozolu, nokrakšķot vienu un garzēm. Ei, meta resu nozolu? Nu, kāpēc tad viņam ar ozolim jākaro? Lai karo ar Krieviju? Vai tad tu Krievus atpakaļ negaidi? Dabūsi atkal zēmi. Nu, es zinu, es slikti darīju, man nevajadzēja ņemt, bet kad tu cilvēks visu mūžu esi āris un sējis, un pēkšņi te pasaka, ka tā zeme var būt tava. Nu tad līdz rītam. Bet par algu? Nu, ne jau reiksmarkās. Gan jau sarunāsim. Nu, kas vai tad tu neesi bijis apmierināts? Var jau arī papīros. Nu, jā, tagad ir laika tādi, varbūt tomēr labāk būtu tā kā uz papīra. Un varbūt Dziedra arī varētu pie kādiem... Aha. Un tad paziņos, ka nevar smagu celt. Nē, nu, tam jau ir par vecu. Mums pietiks ar 2 bērniem. Nu, tad visu labu. Labu. Visu labiņu. Labiņu. Varbūt tiešām Dziedru vajadzētu ņemt pie darbiem. Bet nē. Jānīts saprecēsies, gan mēs pa visiem tiksim galā. Kā vai tad tu ko esi manījusi? Es ne. Pagaidām nē, viņš taču no mājas ārā neiet. Jā, motocikls viņa, bet braukt viņš nebrauc. Te Ūve drillē, te Edgars. Paldies Dievam, ka nav tā benzīna. Tad nebrauc neviens.